Sveiciens, šoreiz mazliet parunāsim par pienenēm, parasto ārstniecības pieneni, kas pie mums aug ļoti plaši. Latvijā ir arī puru pienenes, bet tās ir aizsargājums un viņas ir ievērojami retāk, līdz ar to mājas mauriņā visdrīzāk jūs viņu nesastapsiet. Ja arī sastapsiet un izmantosiet ārstniecībā, nekas slikts nenotiks jums. Tātad parastā pienene ārstniecībā izmanto tikai saknes. Retos gadījumos vēl spiež sulu. Pārtika izmanto lapas, ziedus neizmanto nekā. Zinu, ka šodien ir modē taisīt piena, to cukurūdeni, saucot to pats piena medu. Tam ārstnieciskā vērtība nav nekāda, varbūt tur pārtikā vairāk. Ārstniecībā izmanto saknes roku agri pavasarī, un ja jūs gribat, lai jums saknēs ir vairāk inulīns, tad jūs viņus rokat vēl rudenī, tā, kad jau augs ir tuvojies tam mirklim, ka virszemes daļa jau tā kā pazudīs. Saknes roku ar šādu veidu lāpstiņu. Nav svarīgi, protams, tai nav jābūt tieši šī firmai vai vēl kaut kādai, bet tāda tipa lāpstiņas, tās ir garās lāpstiņas tieši, teiksim, mietveidu saknēm, paņem, kur ir augs, iebāž viņu blakus, drusku viņu izloc un auguru izvilkt ārā. Tas ir vienkāršākais veids, kā dziļās saknes, jo lāpstiņi, teiksim, ir, lai saprotams, ja salīdzina ar plaukstu, praktiski garāk pa plaukstu, kā platējām lāpstiņām grūtāk. Kā viņi izmanto sakni, pēc tam, kad izžāvē no sākuma apvītiem, pēc tam izžāvē piespiedu žāvētājos un izmanto dažādi galvenokārt gremošanas orgānu sistēmas problēmu ārstēšanā. Viņai ir daudz rūgtvielas klāt. Līdz ar to zarnas, kuņģis, aknas varat ārstēt. Ir jābūt uzmanīgi, ja ir problēmas ar kaut kādiem, ar kaut kādu žultspūslu. Viņi var uztracināt žultspūslu un padarīt lielākas problēmas. Tas mīts par to, ka tas ir viens no spēcīgākiem pretvēžu līdzekļiem, es nezinu, man tur pat nav ko komentēt. Un tas vienmēr liekas briesmīgi, kad atrod to augu, kur nav jāiespringst ielasīt. Var ielasīt gandrīz vai katrā piemājas dārziņā un tam piedāvāt kaut kādas tādas īpašības, kas tam nav. Tāpēc vākt var, ārstniecībā izmantojams, jāsaprot, ko ar viņu darīt. Var izmantot pārtikā lapas, kamēr lapas ir jaunas līdz ziedēšanai. Lapām ir rūgtviela klāt, līdz ar to viņas mēdz būt rūgts, ko ar viņām darīt ļoti vienkārši īstenībā. Varat uzklāt vienkārši kaut ko virsū, kad iznāk šī rozete. Uzklājiet virsū, kad jūs painīt uzlieciet virsū, viņas paliks gaišas, praktiski balts. Un tajā mirklī viņas arī drusku izstīdzēs. Tajā mirklī viņas būs mazāk rūgtvielas iekšā, līdz ar to vairāk tā kā lietojams. Tas, protams, ja traucē rūgtvielas. Otrs variants ir sagrieziet viņas tādās daiviņās, tā teikt. Sagrieziet viņas pa 2-3 cm un ielieciet salsūdenī. Viegli siltā salsūdenī, nepārāk koncentrētā un noturiet, minūtes 20, un jums praktiski viņas nebūs vairs rūgts. Tādā veidā var arī plaucēt, bet plaucēšana radīs to, ka jūs zaudēsiet lielāko daļu vērtīgās vielas, kas ir šajā augā. Kaut kā tā.